Tāda mums pagaidām izskatās autoosta. Rekurs, starp citu, foršs izbūvs. Piebrauktuvēm ir uztaisīts un galvenais, ka ir informatīvie displeji. Tīri labi var saskatīt. Darbi notiek, bet galvenais jau mums ir šeit. Rekur ir gājēju tiltiņš. Gan jau viņš drīz savienosies, tur nevajag pārdzīvot, bet rekur te ir jaunais Rail Baltica ceļš uztaisīts. Un te laižam tālāk, tur mums būs dzelzceļa tilts. Rekur te mums ir vecais tilts vēl un neko nevar redzēt no jaunā, bet drīz būs. Tāds bija agrāk līdzīgs skats, rekur tur aiziet. Un rekur jau ir jaunais, vismaz daļa. Tā ir atbalsta siena un tur tālāk rekur jau ir tas pati konstrukcija, kas iet. Tā kā būvniecība notiek. Nezinu, kāds te būs gala realizējums, bet pati ideja man patīk, kas te ir uztaisīta. Skatu platformu, droši vien pāriet pāri uz Vecrīgu. Un vispār te ir kopumā diezgan labi viss sakots. Tur ir bruģīts, celiņš tur aiziet uz autoostu, priedīts, sastādīts. Nezinu, tās laikam pagaida, varbūt. Un galvenais, ka visā tramvaja līnija pārlikt un nezinu, kā tagad to ielu sauc. Man liekas, ka tur nomainīja nosaukums. Un rekur ir šitie te laternas stabi, vecā stila. Tur vēl jāpaskatās, kas tur mums ir. Te gan pagaidām izskatās viss diezgan pēc pārmaiņām centrāla tirgus pusē. Kaut kas laikam ar jumtu notiek, remontu, nu tā. Un te es saprotu dzīvo cilvēki, ja? Kaut kas sildās zem šitā te tiltiņa, jo tur iet siltumtrasa. Reku, paskaties, reku, jaunais vilciens iet pāri. Kopjās. Veloceļš ir izbūvēts. Nu, forši. Tas ir kaut kur ložņāt uztaisīts, kaut kas tāds. Jā, parka zona zaļā. Te gan jāatzīst, ka bija stāvvieta, tagad nav, lūk, atpūtas zona pilsētniekiem. Tā kā tas jau ir vadības koncepts, protams, zaļā zona ir labi. Un, dzīva vieta, skatīsimies. Tādu panorāmu mēs tagad varam redzēt šeit. Drīz tas izskatīsies, tas jau izskatās savādāk un drīz izskatīsies vēl savādāk. Gribēju tā tīri vēsturē iemūžināt, kā 2024. Gada 28. februārī izskatās šeit. Kaut vai pats izbūvētais satiksmes mezgls, rekur šis te krustojums, ir ļoti ērts. Jūtu, ka esmu pie zivju paviljona. Aromāts ir spēcīgs. Un šis, starp citu, ir ļoti ērti braukšanas ziņā. Un rekur jaunās izbūvētās tramvajas lietas, diezgan pamatīgi strādāja visu laiku. Spīķeru zonu, ko atjaunoja jau vairākus gadus atpakaļ. Pāriet tādā forši. Nezinu, man patīk, jāredz, protams, kā tas viss būs galā, bet cik Rīga taisa šos te uzlabojumus, tik tāds lielās kļūdas ir maz. Gandrīz vienīgā rupjākā un dārgākā kļūda ir Dienvidu tilta. Un Dienvidu tilta nobrauktus. Viss ir diezgan šķīps, tur viss uz visām pusēm. Ja mēs paskatāmies, kā iet tie laidieni Dienvidu tiltā, un nobrauktus ir nepietiekami vēlu, asas, īpaši jau par to cenu. Un te vēl informatīvā zīme. Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās Rīgas tramvajām.